Tirgus šodien asiņo. Kas tad īsti notika? Svētdien Trumps ieliek postu par to, kad veidos rezervi ar dažām kriptovalūtām. Tirgus ātri reaģē, viss šaujās augšā, bet vakardien sanāksmē preses konferencē Trumps paziņo par to, ka Kanādai un Meksikai uzliek 25% tarifu ar šodienu un Ķīnai 20% tarifu. Līdz ar to tirgus noreģēja pretēji un viss metās uz leju. Kas tālāk? Pievienojies šodien 8 vakarā kripto numur 1 YouTube laivam. Kongresmenis Brendons Gils iesniedz likumprojektu, lai uz $100 banknotes attēlotu Trumpu. Japāns uzņēmums Meta Planet papildus piesaista 87 miljonus, lai vairāk nopirktu vēl bitcoinu. Salvadora arī izmanto šo tirgus kritumu un nopērk bitcoinu $1,5 miljonu ASV dolāru vērtībā. Bitwise iesniedz Dogecoin Spot ETF pieteikumu. Vietnamas premjerministrs ir devis rīkojumu izveidot kriptovalūtas tiesību aktus. Tad gaidīšu tevi šodien 8 vakarā YouTube tiešraidē kripto numur 1 YouTube kanālā. Visus linkus, protams, kā ierasti atradīs profila aprakstā.